Esiet sveicināti Rīga TV24 skatītāji. Šodien Latvijā norisinās iespējams pēdējā laika vērienīgākais streiks Latvijas izglītības un zinātnes darbiniekiem. Pieticis viņu attieksmes, kas vērsta pret viņiem. Līdz ar to vairāk kā 24,000 izglītības un zinātnes darbinieku šodien ir pulcējušies streikā, lai gluži vienkārši atrastos savās darba vietās, bet savus darba pienākumus šodien nepildītu. Šobrīd atrodamies Dzelzavas ielā, Galvaspilsētā Rīgā, 182. pirmsskolas izglītības iestādē, kur arī norisinās streiks tiesa. Streika laikā darbinieki joprojām aši un aktīvi darbojās un šo dienu izmanto, lai plānotu arī Ziemassvētku pasākumus, kas pavisam drīz arī plānots šajā bērndārzā. Bet tuvākajās minūtēs dosimies noskaidrot, ko tad paši pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki domā par šo streiku un vai viņiem ir cerības, ka šī streika palīdzība izdosies arī kaut ko panākt. Tad dosimies uz priekšu, centīsimies gan īpaši šo te sapulci netraucēt. Labdien! Varam iepazīties? Jā, es esmu Dzintra. Prieks iepazīties. Šodien arī streikojat. Streikojam. Kāpēc nolēmāt, Dzintra, šodien streikot? Es atbalstu visus pedagogus, jo es uzskatu, ka darba samaksa, kas šobrīd ir pedagogam, tā ir tik zema, ka mēs, protams, nevaram ne paši izglītoties, ne mēs varam kaut ko veltīt saviem kaut kādām teātra izrādēm vai ko. Jo, ja mums tās algas būtu vismaz tik daudz kā kaimiņiem, igauņiem, tad, protams, tas jau būtu liels sasniegums. Es zinu, ka skolotājiem varbūt ir dažāds, bet pirmskolā mums ir tās likmes, ko katrā ziņā tā aldziņa ir ļoti maza. Par to, ka 12 stundas, tas nenozīmē, ka mēs tikai pieskatām bērnus. Mēs, protams, viņus audzinām, mācām. Mēs, protams, rūpējamies, lai viņi būtu gatavi skolai. Tā ir milzīga atbildība par to, lai viņš nesavainotos, lai viņš mācētos sadarboties ar pārējiem bērniem. Un es domāju, gan mums gribās cilvēcisku atalgojumu. Jūs iepriekš teicāt, ka ja būtu vismaz tāds atalgojums kā Igaunijā, kāds tad tas ir salīdzinoši ar Latviju? Jo cik es šobrīd lasīju, ka minimālā pilnās slodzes alga Igaunijai ir 1000 eiro pirms nodokļiem. Tas ir sanāk kaut kāda 800 eiro uz rokas viņiem. Tas ir viss maz, jo šobrīd daudz skolotāju, gandrīz katrs otrais ir spiests strādāt 2 darba vietās. Tas ir 24 stundas, tas ir 12 stundas cauri nedēļu. Bet mums vēl jāsagatavojas arī nodarbībām, jo tas nozīmē, tu 12 stundas pieskatos bērnus un tu viņus māci un ar viņiem darbojies. Gatavojies gan svētkiem, visiem pasākumiem, kā mēs šobrīd. Mēs gatavosimies braucienam uz pansionātu, uz veco ļaužu pansionātu. Mēs gatavojamies Ziemassvētkiem. Tāpat tas nozīmē, ka cilvēks 12 stundas ir darbā. Viņam nav laika ne pie ārsta pašam aiziet, viņam nav laika ne uz kino, ne uz teātriem aiziet. Un par to aldziņu arī tu nevari atļauties aiziet uz to šobrīd, uz to kino, ko tev gribās. Tu nevari nopirkt grāmatas, kas ir dārgas. Tas ir pilnīgi reāli. Tu nevari pat nekur aizbraukt. Teikt tikai tā vasara. Kāda tad ir tā aldziņa šobrīd Latvijas pedagogiem? Viņi ir dažādi. Es saprotu, katrā pašvaldībā, jo tikko tu esi kaut kur lauku rajonā, viņiem pašvaldības dotē un piemaksā. Mums nezinu kā kuram, bet mums ir pēc ministru kabineta noteikumiem pedagoga darba samaksa minimālai 405 eiro uz papīra. Tas ir nozīmē pirms nodokļiem. Tas ir, ja tev ir darba stāsts līdz 5 gadi. No 5 līdz 10 ir 413. Tas ir bruto alga, tas nozīmē, ka uz rokas apmēram 296 eiro. Jā, tas ir minimālais, plus vēl nāk piemaksas. To skatās atkal dot katra pašvaldība savādāk, tev par darba stāžu, par tavu izglītību, vai tevi maģistrs, vai tevi bakalaurs tev ir, skatās par tavu ieguldījumu darbā, vai tu esi vecāku padomēs darbojies, vai tev ir, vai tu piedalies kaut kādos koncertu sarīkojumos kaut kādos. Tā alga varētu būt, mēs domājam, ka maksimums varbūt kādam ir 400 uz rokas, bet tas ir, es nezinu, apmēram 300 eiro. Starp 300 un 400, es tā domāju, nezinu kā citās iestādēs, apmēram tas ir tāds. Cik vidēji bērniņi ir vienā grupā? Manā grupā ir 22. Jā, 22 bērni. Es mācu 6-7 gadīgos, nozīmē, es gatavoju skolai. Un tas ir 22 bērnus. Protams, tas līmenis ir dažāds. Man grupā vēl ir 2-4 gadīgie bērni.
Tā kā līdz ar to 20 man ir 6-7 gadīgie un 2 bērniņi 4 gadīgie dvīnīši man ir. Un tā līdz ar to viņi ir jāsagatavo skolai. Tas nozīmē, mums ir gan zīmēšana, veidošana, aplicēšana, rokdarbi, matemātika, latviešu valodu mums ir runas attīstība, literatūra, iepazīstināšana ar apkārtni, ar dabu. Līdz ar to mums ir eksperimenti jāveic. Mēs visu mācāmies lūgas, līdz ar to mēs visu ko daram. Jā. Diezgan daudz patiesībā to bērnu. Kāda ir novērojama, vai arī jūsu pirmskolas izglītības iestādē, kā iepriekš teicāt, cilvēki cenšas savienot šo darbu ar citiem darbiem, vai tas vairāk vai mazāk nav iespējams, jo 22 bērni, 12 stundas dienā sagatavoties un vēl pasniegt un vēl pieskatīt, kā tad ir? Mums ir daži pedagogi, kas nestrādā citā darba vietā, bet pārsvarā visi ir jaunas sievietes, kurām ir jāaudzina bērni, protams, kam varbūt ir veiksmīgā ģimene, kam ir tās otras puses un kam nav, jo vienai pašai viņi tā kā ir ar to aldziņu, tu nevar nomaksāt, tu nevar līdz ar to. Pārsvarā gan katrs otrais mums ir, kas strādā citā darba vietā. Sakiet, lūdzu, vai jūsuprāt ar šī streika palīdzību izglītības un zinātnes darbiniekiem beidzot būs izdevies tapt uzklausītiem? Mēs ceram, protams, bet saprotot, ka budžetu vēl tikai pieņems. Varbūt jau ir par vēlu, jo budžetu, man liekas, jau ātrāk pilna, bet mēs tiešām ceram, ka varbūt pievērsīs tam uzmanību. Mūs ļoti atbalsta vecāki, jo pieņemsim šodien arī manā grupā visi vecāki bija ar mums kopā un neatved tos bērniņus, jo viņi saprot, ka par augstāko izglītību, ja tu mācies, lai tu varētu būt pedagogs par to visu, ka tev tomēr gribās to algu normālu. Sakiet, lūdzu, kas ir tieši tas, ko jūs vislabprātāk sagaidīt no valdības, tādu pretīm nākšanu, labāku attieksmi, ko tieši jūs sagaidāt? Protams, ka mums pirmais, par ko mēs šobrīd par atalgojumu, jo darba stundas, tādas ir, kā tu pats plāno viņas, ja tu nevari tās 12, tu vari strādāt katru dienu pa 6 stundām, cauri nedēļu tu vari strādāt arī līdz ar to, bet, tad nav savienojums varbūt ar otru darbu vietu. Protams, atalgojums pirmais, ko gribētos, tiešām gribētos normāli, jo, tad nav jāiet mācīties augstskolā, te ir maksimāli strādā, un tur saņem cilvēkus 400-500 eiro algu. Ja mēs tā salīdzinām ar to, ko tu, jo mūsu rokās ir to, kādi tie bērni izaugs. Mēs esam tie, kas viņus novadīsim līdz skolai. Līdz ar to tā ir milzīga atbildība. Vai tas atalgojums ir adekvāts tam? Paldies jums, Dzintra, lai jums jauks ne tikai advents laiks, bet arī, lai izdodas šajā cīņā. Mēs ceram, ka mums izdosies, ka mūs atbalstīs arī vispārējie, mēs ceram. Paldies. Mēs arī pievienojamies cerībās, bet dosimies vēl aprunāties ar vēl citiem darbiniekiem, kas ir šodien arī vienojušies šajā streikā. Centīsimies tā ļoti mierīgi pa priekšu, kā jau iepriekš pieminējām. Tad šodien arī norisinās sapulce, kur tiek lemts par Ziemassvētku aktivitātēm šeit pat dārziņā. Labdien! Vai varam iepazīties? Ieva? Jā, Viktorija. Viktorija, kāpēc jūs šodien piedalāties arī šajā izglītības darbinieku streikā? Arī droši vien tāpēc, ka gribētos strādāt vienā darba vietā un atbilstoši pelnīt par to. Jūs šobrīd strādājat vairākās darba vietās? Darba vietās, jā. Divos dārziņos vai ir kāda citādāk? Vienā bērnu pirmskolas iestādē un vienā skolā. Sakiet, lūdzu, kas ir tas, ko jūs visvairāk vēlaties panākt ar šī streika palīdzību? Kas ir tās lietas, kurām noteikti jāsāk ķerties klāt beidzot tieši tagad? Jā, protams, tas ir materiālais atbalsts, un otrs, protams, arī darba apstākļu uzlabojums. Kad vienam cilvēkam nostrādājot, piemēram, pirmskolas iestādē 12 stundas, ir papildus, protams, pienākumi darbi, dažādi sagatavoties nodarbībām, dekorēt gan grupas, gan pašu bērnu dārzu un papildus strādāt individuāli ar bērniem vairāk. Nepieciešams vairāk laiks, un līdz ar to par to, protams, vajadzētu arī samaksāt. Pagaidām tas sanāk tā, ka mēs to darām, bet jā. Sakiet, lūdzu, kā bija šodien ar pašiem bērniem? Pašiem bērnu vecākiem un vecvecākiem tika izplatīts brīdinājums šodien nevest bērnus uz skolu. Kā bija ar šo 180. pirmsskolas izglītības iestādi? Vai tomēr atnāca bērniņi, vai tomēr visi vecāki solidarizējās un bērnus atstāja mājās? Mūsu grupā solidarizējās un atstāja vienīgi viena meitene, bet mums bija tā kā aprunāts, viņiem tiešām nebija atstāta meitene, un līdz 12. viņi bija šeit, pēc tam viņi gāja uz mājām. Kas tā streika dienā notiek ar tiem pašiem bērniņiem? Viņš taču kāds tomēr pieskatīja šodien. Jā, ir vecās māmas vectēvi un ir māsas lielāki un brāļi, kas paliek mājās ar mazākajiem.
jo arī nav jāiet uz skolu. Labi, paldies jums, lai veic šodien, bet mēs vēl dosimies tālāk aprunāsimies. Kamdēļ jūs šodien nolēmāt piedalīties streikā? Lai atbalstītu visus pedagogus, tie, kas strādā mūsu iestādē un visus arī pārējos, kas citās iestādēs strādā. Kā raksturot šā brīža situāciju tieši izglītības darbiniekiem? Laikam jau galvenā problēma ir sociālā problēma, jo tā atdeva, kas ir pirmsskolas pedagogiem, es konkrēti par pirmskolu varu runāt, ja, tā atdeva, ko darbinieki ieliek, lai radītu visus nepieciešamos apstākļus bērnu vispusīgai attīstībai. Un tas nav tikai nodarbības, tas ir viss ikdienas darbs no 7 līdz 7, plus vēl ārpus šī laika, ko viņi gatavojas. Es uzskatu, ka tas nav novērtēts un ka nav normāli, kad cilvēks strādā 2 darbvietās, lai saņemtu kaut cik adekvātu algu. Daudz lielāka atdeva būtu, ja viņi strādātu vienā darbvietā un par to saņemtu arī atbilstošu samaksu. Un tā ir cieņas izrādīšana pedagogiem, jo ja valdība necienīs, tad arī vecāki necienīs. Ir jāsaprot vienreiz tas, ka cilvēkam par ieguldīto darbu jāsaņem atbilstošs atalgojums. Ināras kundze, mēs te arī skatījāmies, jums šobrīd norisinās sapulce, ļoti daudz arī darbinieku ir klāt. Cik tad bērnu beigās ir arī šajā dārziņā, par kuriem ir jārūpējas ikdienā? Mums ir ļoti liels dārziņš, jo mums ir 2 ēkas, mums ir kopā 16 grupas un 334 bērni un 92 darbinieki. Šodien praktiski visi ir šeit, izņemot tās skolotājas, kam šodien nebija darba maiņa. Kā jums šķiet, vai ar šī streika palīdzību beidzot arī izdosies kaut ko panākt? Vai Mārīta Sēle un pārējā valdība beidzot jūs uzklausīs un arī kaut ko darīs lietas labāk? Es ļoti ceru, ka viņi sadzirdēs, bet vai izdosies panākt, man ir grūti spriest, bet es ļoti, ļoti ceru, ka tiešām sadzirdēs to, ka ir jāmaina un jādomā par to, kad arī visiem tehniskajiem darbiniekiem strādāt par minimālo algu. Viņiem ir jābaro savi bērni, jāizglīto. Un mums ir daudz sievietes, kas ir vienas pašas ar bērniņiem. Viņām ir jārūpēs gan par bērnu, gan par sevi. Ir jādomā par to, kā šie cilvēki var pilnvērtīgi strādāt, jo ja viņiem nebūs atbilstoši sadzīves apstākļi, tad viņi arī ar kaut kādu rūgtumu varbūt nāks uz darbu. Tas nav pieļaujams. Ar bērniem jānāk ir ar smaidu uz lūpām un ar mīlestību jau mums ir, bet reizēm varbūt kādreiz smaids nozūd tikai tāpēc, ka nav tā dzīve tik viegla un viņi nejūtās novērtēti. Tas, ko mēs jums pavisam noteikti nenovēlam, bet tomēr, ja nekāda vienošanos neizdodas panākt, kādi nākamie soļi, ko tālāk? Tas laikam jāprasa ir arotbiedrībai, bet es saprotu to, ka tālāk noteikti būs domāts par daudz nopietnākām protesta akcijām, jo šis ir tikai brīdinājums streiks. Acīm redzot, tad ir jādomā tālāk, ko mēs darīsim, kas ir kopīgi jāizlem. Es vien pat laikam to nelemšu un nepateikšu jums. Labi, paldies jums liels arī Ināras kundze, lai šobrīd veicas arī sapulcē un, protams, arī lai silts adventas laiks, neļausim, lai šādi te streiki sabojā mums arī patīkamo atmosfēru. Bet, lūk, dārgie skatītāji, kā jau iepriekš teicu, viesojamies šobrīd 182. pirmsskolas izglītības iestādē, un, tādi bija tie viedokļi, kas izskanēja no šīs iestādes darbiniekiem saistībā ar šobrīd Latvijā notiekošo izglītības darbinieku streiku, bet, mēs tā klusām zogamies projām, ļausim, lai arī paši bērndārza darbinieki varētu turpināt arī sapulci, jo, kā jau iepriekš pieminējām, neskatoties uz streiku, arī šeit šobrīd joprojām cilvēki ir pulcējušies, lai plānotu jau Ziemassvētku aktivitātes mazajiem ķipariem, tā kā ļausim plānot darbiniekiem to visu tālāk, un patiešām tāds jauks novērojums, kā pat tajā dienā, kad it kā tīri teorētiski jāstrādā nebūtu, neskatoties uz to, ka bērnu skoliņā nav.
Izstāsta, ka mums ir nelielas tehniskas problēmas ar zonas nodrošinājumu, un tieši tāpēc esam šobrīd studijā, lai apskatītos, kas tad īsti jauns vēl notiek sociālajos tīklos un, protams, arī mēdījos saistībā ar skolotāju streiku, kas šodien norisinās ļoti aktīvi. Un jāsaka, dodoties arī Rīgas ielās, varam pamanīt, ka ārkārtīgi daudz skolēni izmanto šo dienu, lai to baudītu kā brīvdienu un neatrodas arī skolas solā. Jāsaka, katrs gan no vecākiem noteikti izvēlās to savu veidu, kā parūpēties par to savu bērnu, vai nu viņš dodās uz skolu un tur ir kopā ar skolotājiem, kuri gan, jāsaka, gribot, negribot, rūpējās gan par bērnu drošību, vai arī tomēr ved pie vecvecākiem vai ņem līdzi arī uz darbu. Bet skatāmies, ko mums vēstīja arī mēdī. Portālā TVNet ir publicēta arī intervija ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Sēlu. Viņa ir šorīt no rīta devusies uz Latvijas radio, kur viņi ir teikusi, ka šī situācija, kāda šobrīd ir izveidosies, ir gaužām nožēlojama. Kādēļ tad īsti tā? Šodien streikā kopumā piedalās 900 aptuveni izglītības iestādes, gan vispār izglītojošās skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes, tostarp arī sporta skolas un internāta skolas un arī augstskolas un, protams, arī zinātnes iestādes, kas ir visu šo streikotāju pulkā. Izglītības un zinātnes ministra Mārīte Sēle šorīt intervijā Latvijas radio sacījusi, ka šī situācija nav tikai starp arotbiedrību un izglītības un zinātnes ministriju. Tā jau aptver, jāsaka, vairākus. Ir patiešām, kā viņa teiktu, nožēlojama situācija. Ir nožēlojama situācija, ka streiki un piketi atkārtos un nekādā veidā Latvijā neviens nav iemācījies, tā teikt, izdot tādu sadarbības modeli starp valdību un sociālajiem partneriem, skolotājiem, lai skolotāji, kas ir ļoti svarīga sastāvdaļa, lai bērni arī saņemtu labu izglītību un būtu apmierināti ar savu darbu. Acīm redzot, šobrīd kaut kas nešķimē un skolotāji nav apmierināti ar savu darba samaksu. Jāsaka, ar darbu varētu pat būt, ka viņi ir apmierināti, jo daudz skolotāji saka, ka tā ir tāda misijas sajūta pildot, protams, arī skolotāju pienākumus, bet tā darba samaksa gan ir viena tāda nejauka lieta, par ko noteikti runā skolotāji arī savā starpā. Un kādēļ tad šis ir plašāks jautājums? Kā viņi norādīja, tad šis jautājums skar arī pašvaldības un to, kā tās organizē skolu tīklu un pārdala valsts aprēķināto mērķdotāciju. Šis ir arī jautājums par to, cik lielu daļu valsts budžetā ieņem finansējumu. Šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Un, kā jau es teicu, tiešām nav tā, ka visi skolotāji ir neapmierināti ar savu samaksas modeli. Jāsaka, tādas lielākās pašvaldības, proti, noteikti tā ir Rīga un tāpat tās arī Mārupe un, jāsaka, noteikti arī Salaspils. Šajās pašvaldībās skolotāji ir pat apmierināti ar savu darbu samaksu, jo tur tas cipars svārstās jau patīkamākos skaitļos, nevis ir pietuvojies bez mazai minimālajai algai lielākas tās. Tā nepatīkamā sajūta ir vairāk mazajās skolās, kas tad ir arī vairāk kārt reģionos. Bet, kā saka daudz vecāki, tad tomēr nevar salīdzināt skolotāju darbu ar tiem, kuriem klasē ir kādi 20 bērni, un tiem skolotājiem, kuri tomēr strādā kopā ar aptuveni 5 bērniem. Runājot par demisiju, arī šeit tiek skārts šis jautājums. Runājot par iespējamo atkāpšanos, Sēle norādīja, ka demisija nesot viņas pašmērķis. Un tomēr viņas mērķis ir panākt uzlabojums izglītības sistēmā, tostarp skolotāju apmierinātību ar savu darbu. Taču, ja gadījumā neko neizdodas izdarīt un neviens vēl joprojām nebūs apmierināts ar izglītības sistēmu kopumā, tad no ministra nesot īpaši liela jēga. Tāda lūk ziņa no Mārītes Sēles šorīt izskanējusi Latvijas radio, bet tikmēr parādās arī TVNetā ziņas par to, ko tad vēl dara pat arī izglītības un zinātnes ministrija. Zināms, ka šo streiku rīko arī arotbiedrība Līzda, bet izglītības un zinātnes ministrija paši arī iesaistās, un tad daudziem tiem, kuri bērni, iespējams, kuri strādā izglītības un zinātnes ministrijā, nedodas uz skolu, ir devušies līdz uz darbu, un tas ir bijis atļauts, un, protams, arī daudzi tie, kuriem nav iespējas atstāt pie vecvecākiem vai kā citādi vest uz skolu, tad arī izglītības un zinātnes ministrijā strādājošiem vecākiem, attiecīgi no tā, kādi darbiņi tad viņiem ir jāveic, ir atļauts strādāt no mājām vai arī izmantot kādu no atvaļinājuma dienām, kas pienākās visiem tiem darbiniekiem, kuriem tad ir mazāk kā 3 bērni zem 14 gadu vecuma.
Tā kā daudz izmanto arī šādas lietas, bet jāsaka, arī pāris darbinieki ir paņēmuši līdz bērnus šeit patās uz Izglītības un zinātnes ministriju. Vēl šeit Delfos parādās arī aptauja ar bijušo arotbiedrības vadītāju. Pedagogu streiks ir nevietā un šī akcija nav pienācīgi sagatavot. Tā sacīja arī bijusī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško. Viņa pauda, ka rīkojot streiku, kas ir galīgā protesta forma, jābūt konkrētām prasībām. Savukārt tas, kas šobrīd notiek un tas, ko prasa Līzda, viņas prāt ir vispār nereāli izpildāms. Nevar prasīt ievērojami vairāk līdzekļu laikā, kad jau pēc dažām dienām Saeimā plānots apstiprināt nākamā gada valsts budžetu galīgajā lasījumā. Tas vienkārši esot nereāli. Un, jāsaka, vislielākā ticība arī ir, protams, šādam viedoklim, jo, nezinu, no kurienes vairāk miljonu diez vai parādīsies. Tāpat bijusī Līzdas vadītāja pauda bažas, ka pedagogi būs vīlušies par streika gaitu un rezultātiem, jo pēc tā norises nekas nemainīsies. To mēs noteikti varēsim secināt jau tikai jaunedēļ, kad tiešām tiks jau pieņemts budžets nākamajam gadam. Un, iespējams, arī Līzda jau nāks klajā ar kādu paziņojumu par to, kā streiks ir aizritējis, cik daudz skolotāji vispār ir piedalījušies šajā streikā, cik daudz bērni ir devušies uz skolu vai nav devušies uz skolu. Šobrīd mēģinām arī sazināties ar Ingu Vanagu, bet izskatās, ka laikam tur ir diezgan karsta līnija un šobrīd viņa nav sazvanāma vai arī, kas to zina, atbild vēl uz kādu citu jautājumiem. Bet tikmēr skatāmies, kas tad vēl mums šeit ir interesants. Jā, pieteikušies patiesībā ārkārtīgi daudz skolotāju, 24,5 tūkstoši. Izglītības un zinātnes nozarē strādājošie ir pieteikuši šodien streiku, un kopumā tās ir aptuveni 912 iestādes, kuras šodien piketē un streiko. Un, Līzdē esot bijusi informācija par 18 pašvaldībām, kuras ir gatavas maksāt izglītības darbiniekiem, lai viņi arī 27. novembrī streikos. Jāsaka, tāda interesanta lieta arī izskanēja par Rīgu, ka Rīgas mērs esot bijis gatavs arī par šo dienu maksāt Rīgas pašvaldībā strādājošajiem skolotājiem. Tās diskusijas gan bija divējādas, vai tā ir tāda laba PR kampaņa priekš viņa paša. Jāatzīmē, tā varētu būt diezgan laba PR kampaņa, bet šobrīd esam arī sazvanījušies ar Ingu Vanagu, ar Līzdas priekšsēdētāju. Halo, labdien! Labdien! Sakiet, kā jums šodien veicās? Ir ziņas par 912 aptuveni pašvaldības iestādēm un 24,5 tūkstošiem skolotājiem vispār izglītības un zinātnes darbiniekiem. Vai tiešām ir tik daudz šodien to streikotāju? Jā, tātad tiešām paldies visiem, kas piedalās aktīvi streikā, un streikotāji ir tieši tik daudz, bet te ir jāņem vērā, ka tā skaitā ir pārstāvi no pirmskolas izglītības iestādes un arī zinātnieki, un skaitliski maz, bet tomēr arī ir tehniskais personāls skolās, kas pielēma solidarizēties nozares, pievienoties nozares streikam, un es uzskatu, ka ņemot vērā, cik bija īsā laikā mēs mobilizējām savus spēkus, kad mēs esam spējuši, tiešām ļoti operatīvi norēģēt, un tas skaits, mūsuprāt, ir ļoti labs tādai vienas dienas brīdinājuma streikam. Es pat vēl apskatījos, bijusī Līzdas priekšsēdētāja arī paudu, ka diezgan nejēdzīgi vispār ir šobrīd streikot, tā teikt, tādā budžeta pieņemšanas priekšvakarā. Vai jūs arī uzskatāt, ka no tā nav īsti liela jēga un ka tiešām attapsimies nākamnedēļ, kad nebūs jēga? Pilnīgi tam nepiekrītu, jo rezervēti ir 9 miljoni, un tātad mēs iestājāmies par to, lai tiešām būtu ļoti mērķtiecīgi viņi izlietoti, un tas, uz ko mēs uzstājam, ņemot vērā, ka mēs esam teikuši, jā, mēs piekrītam strādāt pie jaunā modeļa pilnveides, bet ieņem vērā sociālo partneru iebildumus un tam vēl papildus finansējumu nodrošina, kas ir nepieciešams, tad rezervētie 9 miljoni, mēs to piedāvājam kā plānu B, ja jaunais modelis nesāk darboties no 16. gada 1. septembra, tad, lai nozarē strādājošiem, kam ir vissliktākā situācija, tas ir pirmskolas izglītības pedagogi, atbalsta personāls, mazās skolas, un lai nepieļautu principu, ka lielai skolai atņem par labu mazai skolai vai kaut kam citam, vai valsts ģimnāzija atņem 10% par labu kaut kam citam, lai to nepieļautu, ka pie tādiem principiem jāpieturās šo 9 miljonu tā kā sadalē, ja? Tie ir rezervēti. Un augstākā izglītībai zinātnē, es atvainojos, mēs ļoti labi arī redzam, kā tagad gada nogalē apropriācijas kārtā tiek pārdalīta nauda kaut vai, piemēram, Saeimas jaunajai ēkai, kur pietrūka remonta pabeigšanai,
sniegšanai vairāk kā 3 miljoni. Nu, te mēs negribam tam piekrist, ja tādām lietām nauda atrodas, un vai ar Baltikam īsā laika periodā 80 miljoni, tad šeit ir jautājums par politisko gribu, un vai tiešām mēs pierādam ar darbiem, kad definētā prioritāte izglītības zinātne ir numur 3, un ka mēs risinam gadiem ielgušos jautājumus, problēmu jautājumus, finansējumu, un ne tikai arī kvalitātes un tīkla optimizācijas. Pie visiem tiem mēs esam gatavi strādāt, bet te es nepiekritīšu Jāni Kiško kundzei, kad nav īstais laiks, nav īstā vieta, kad tad tā būs vienmēr būs kāda cita prioritāte, un kā šodien arī streika vēsturi paskatoties, 20 gadus atpakaļ runāja par to pašu, un ir pagājuši 20 gadi, kas ir būtiski mainījies, ja? Tad tas vadis ir plīsis, mērs ir pilns, un tātad šis brīdinājums streiks, es uzskatu, ir ļoti labi izdevies. Sakiet, vai daudziem bija tās rūpes, kur likt un kur atstāt bērnu šajā dienā, vai būs droši vai nebūs, vai jums ir kāda informācija par to, vai bērni ir vesti uz skolām, un vai skolas šodien ir daudz apmeklētas? Tātad, jā, mēs centāmies maksimāli uzrunāt vecākus, meklēt alternatīvas bērnu pieskatīšanas iespējas, un ļoti daudzi vecāki to ir respektējuši, par ko tiešām ir liels paldies, un tas pierāda, ka viņi izprot to, kas notiek nozarē. Jā, bērniņi ir vesti, skaitliski tas nav masveidīgi, jo tad, kad mēs lēmām par to, kad streikosim uz vietas, jā, mēs ņēmām vērā to, kad ir pirmsskolas, kur bērniņus ved uz nedēļu, kad ir internāta skolas, kad ir speciālās skolas, un ir ģimenes arī dažādas, ja, kur dažādi, ja, par bērniņiem rūpējās, un lai mēs būtu droši, kad ar tiem bērniem nekas nenotiek, jā, zināmā mērā... Tad notiek viss, protams, vēl skolās. Teiksim jums paldies par sarunu, mums diezāk beidzas ētera laiks, bet noteikti vēl turpināsim sekot līdz skolotāju streikam. Tas pagaidām viss.